and gentlemen, when we are switching over. Un, dāmas un kungi, tagad mēs pārslēdzamies uz angļu valodu, jo nākamā diskusija notiks angļu valodā. Un kopā ar mūsu starptautiskajiem partneriem no Baltijas valstīm man ir liels prieks iepazīstinot un aicināt uz skatuves Natāliju Filipoviču, vidu nodokļu maksātāju uzvedības analīzes un prognozēšanas pārvaldes direktoru vietnieci. Laipni lūgta. Railija Rosimā, Igaunijas Republikas nodokļu un muitas administrācijas vadītāja vietniece. Aplausi lūdzu. Rūtas Sasadauskaitas kundze, Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas valsts nodokļu inspekcijas strateģiskās komunikācijas daļas vadītāja. Ļoti garš iepazīstināšanās tituls. Aplausi, aplausi. Un Andris Saulītis, doktors Latvijas Universitātes Filozofijas un sociālijas institūta vadošais pētnieks. Šīs diskusijas pamatā ir jau ļoti daudz slāņaina kūka, un kūkas pamatā nākamgad mēs varam teikt, ka nākamgad tika ieviesta nodokļu maksātāju reitingu sistēmas. Nozīmē, ka uzņēmumi redzēs, kā viņi izskatās dažādos kritērijos, kāds ir to status, un arī vispārējā līmenī ar mazām detaļām cilvēki redzēs, kā nodokļu maksātāji izskatās. Tā būs motivējoša sistēma, tajā pašā tā būs pašnovērtējuma sistēma, un arī tā būs nākamā līmeņa caurredzamība. Un es domāju, ka tas noteikti ir raisījis diskusijas sabiedrībā, kas ir labs, kas ir slikts, kas ir neglīts un kā uz to reaģēs. Varbūt sāksim ar nelielu zinātnes piesitienu, jo doktors Andris Saulītis ir sociologs un arī antropologs un strādā ar uzvedības pētīšanu cilvēkos. Tad kādēļ šīs reitingu sistēmas ir instruments, kuru mēs lietojam? Tā ir savā ziņā sociālā inženierija. Kādēļ mēs vēlamies izskatīties labi sabiedriskajā telpā? Un kā vērtēt šo reitingu ideju no zinātniskās perspektīvas? Paldies, ka devāt man vārdu. Man prieks būt tik lieliskā kompānijā. Būt salīdzinātam. Vai jums patīk? Man personīgi nē. Vai jums patīk, ja jūs novērtētu pēc šīs sarunas, lai auditorija jūs novērtē un pēc tam publiski tas ir pieejams nākamajiem konferenču organizatoriem, lai viņi varētu nolemt, vai ar jums sadarboties vai ne? Jā, daži no jums varētu ielīst ēnā, ja jūs uzzināt, kā jūs tiekat vērtēti. Man šķiet, ka mums ir bail tikt salīdzinātiem, un man liekas, mēs varam atsaukties arī uz iepriekšējo prezentāciju, kas bija, ka 95% no mūsu lēmumiem tiek pieņemti bailēs. Es gan šaubos, ka tā ir taisnība, tāpēc gribētu zināt zinātniskā pētījuma atsauc uz šiem datiem. Bet pat 95%. Bet, protams, es neatnācu šeit baiļu vadīts. Es pieņēmu šo neatvairāmo piedāvājumu, lai citādi Skorsēzi. Bet tātad, ko šī reitinga sistēma varētu darīt un ko cilvēki ir pētījuši? Ne Eds Šīrens, bet Paskals Šīrens. Tātad, šeit ir jādomā par nodomu un darbību. Tātad ir šis splaisas starp vēlmi un darbību. Tātad vairākos 100 pētījumu tika pierādīts, ka 1/3 mūsu lēmumu tiek pieņemtas apzināti ar nodomu. Tādēļ es domāju, ka informācijas pieejamībai par sevi, kuru vērtē kāds ārējais aģents, šajā gadījumā valsts ieņēmuma dienests, varētu likt individiem darboties, balstoties uz tātad kādu nodomu. Es nedomāju, ka tas ir slikti. Un vēl kas jāmin šajā lietā ir, ka ir risks, kā jau es minēju. Daži uzņēmumi varētu vienkārši iet ēnu ekonomikā, jo tad viņi domā, ka viņus vērtēs zemu.
No otras puses, vienā no iepriekšējām diskusijām jau tika runāts par visu redzošo aci. Šis termins ir no Argus Panoptas, kas ir grieķu milzis. Un tātad viņam nebija nevis viena acis, bet viņam bija 100 acis. Izskatās, ka mēs esam nonākuši tajā stadijā, kurās 100 acis uz mums skatās. Jo valsts ieņēmuma dienas, un labojieties, alojos, jums jau ir šī informācija. Un ko jūs darat? Jūs padarat šo informāciju publiski pieejamu visiem. Līdz ar to šis novērojums nav vairāk valsts ieņēmuma dienesta privilēģija, bet tagad visas sabiedrības privilēģija. Un, protams, te var atsaukties uz Foucault panoptikonu, kas ir saistīts ar cietumniekiem, bet šoreiz nevis cietumnieku vietā būs nodokļu maksātāji. Mēs, kā sabiedrība, sākam pārņemt funkcijas, kuras agrāk privileģēti varēja izpildīt tikai valsts ieņēmuma dienests. Vai mēs esam tam gatavi, tas ir cits jautājums. To es ļaušu citiem izteikties. Paldies par šo sākumu. Kāds ir mūsu gatavības līmenis no jūsu perspektīvas, no jūsu skatu punktu? Jo sistēmu jau decembrī ieviesīs. Redzot, tad sākumā iekšēji tikai uzņēmumiem, bet pēc tam to redzēs arī visi. Kā jūs skatāties šo brīdi, kādi ir riski un kādi varbūt ieguvumi īstermiņā? Actually, the rating system. Šī vērtēšanas sistēma, tā ir vēsture, jo mēs sākām pilotu projektu jau ir 2019. gadā. Un mums bija ļoti pozitīva pieredze, jo mēs saprotam, ka nodokļu maksāšanas disciplīna tādējādi uzlabojās. Un cilvēki arī skatā un seko vairāk saviem nodokļu parādiem tādējādi. Šīs sistēmas galvenais mērķis ir nodrošināt informāciju par to, kāda ir nodokļu izpilde attiecīgajam uzņēmumam, jo tā ir brīvprātīgi pildāma. Un mēs zinām, ka tas varētu motivēt uzņēmumus attiecībā uz savu nodokļu saistību izpildi. Tas bija pirmais mērķis, otrais motivācija, kā jau teicu, un trešais nodrošināt rīku klientiem, kā viņi varētu parādīt saviem biznesa partneriem, cik labi un nodokļu saistību izpildoši viņi ir. Vēl viens papildus stimuls, kāpēc to darīt. Un iepriekšējā pieredze rāda, ka šis ir gana labs rīks, kas palīdz uzņēmumiem vairāk uzzināt pašiem par sevi. Vēl bija interesanti, ka mēs saskārāmies ar paradoxālu situāciju, proti, ka uzņēmumu menedžeris, piemēram, nemaz nezināja, ko dara grāmatvedis, proti, ka nodokļu parāds pastāv, ka tas ir atspoguļots, bet nepareizi iegrāmatots, un proti tādējādi visi uzņēmumā zinās par to, kā tad veicas uzņēmumos, ir īpaši mazos uzņēmumos, kuru galvenais mērķis ir nodarboties ar uzņēmējdarbību, vairāk, nepievērst uzmanību grāmatvedībai, tik daudz galvenais, ka viss ir kā papīri tīri. Bet viss nav tik tīrs, un nodokļu administrācija ir ārkārtīgi daudz patērējusi līdzekļus un laiku, lai labotu kļūdas, un tam tiek patērēts milzīgi daudz laiks. Tāpēc mēs ceram, ka šī jaunā sistēma būs tāda pozitīva pieredze gan nodokļu maksātājiem, gan arī mums ietaupot laiku, jo tā būs tāda atvērta, atklāta vieta, kur visi zinās noteikumus, kā šo reitingu sasniegt un kā to apskatīt. No Igaunijas skatu viedokļa, kā jūs šo vērtēšanas sistēmu vērtējat? Mūsu pieredze ir diezgan līdzīga, bet es īsti nezinu, vai mūsu pakalpojums ir tāds pats kā jums, jo mums ir divas vērtēšanas skalas, ko mēs uzrādām nodokļu maksātājiem. Viens
par ziņošanas disciplīnu, par nodokļu saistību izpildi, vai ir kaut kādi nodokļu parādi, vai varbūt sodi. Tā ir viena lieta, ko tur var redzēt, bet otra lieta ir par nodokļu saistību izpildes disciplīnu vai uzvedību. Un tādējādi, cik riskanti, kādā riska grupā jūs tiekat iekļauti attiecībā uz nodokļu administrāciju. Un tie gan nav publiski pieejami visiem. Tos var apskatīt tikai uzņēmuma juridiskie pārstāvi, ja tie vēlas. Protams, ka to var publiskot vai rādīt sadarbības partneriem, bet ja ne, tad to var nedarīt. To var izmantot tikai, rādot tikai kādam, piemēram, uzņēmējam, citam biznesa partnerim. Mūsu pieredze ir tāda, ka to nevisai plaši izmanto, nevienmēr, bet mēs varam redzēt, ka tas ir labs rīks uzņēmumiem, kuri vēlas būt saistību izpildoši. Un brīvprātīgā līdzdalība ir palielinājusies procentuāli, jo uzņēmums tādējādi var redzēt nepilnības vai arī kļūdas savās nodokļu deklarācijās. Tādējādi ir ārkārtīgi vienkārši un ērti jebkurā laikā arī šo kļūdu izlabot. Vai arī izlabot to, ko mēs esam ieteikuši caur šo bāzi. Tādējādi es uzskatu, ka tas nedod tūlītēju atgriezenisku labu saiti vai arī milzīgus pieaugumus nodokļu ieņēmumos, bet tas ir labs rīks uzņēmumiem, kuri grib būt saistību izpildoši. Un kā arī nodokļu administrācijas efektivitātes uzlabošanai, kad nav vairs nepieciešams sūtīt apkārt rakstus uzņēmumiem, kuri pielēduši kādu kļūdiņu, un kuru to var vienkārši izlabot. Liels paldies, un jūs, Lietuvā, Sadauskaites kundze, kā jūs uzskatāt šo sistēmu? Manuprāt, mums ir ļoti līdzīga Igaunijas sistēmai, jo tā nav publiski pieejama, bet mums ir tā saucamais klienta profils, un pagājušajā gadā šis rīks tika darīts pieejams 250,000 uzņēmumu ar mērķi pirmām kārtām parādīt nodokļu administrācijas caurspīdīgumu, jo mēs parādām uzņēmējiem, kā viņu darbs tiek vērtēts mūsu acīm. Tādējādi mēs arī kā organizācija iegūstam uzticību un parādam, ka esam gan caurspīdīgi. Un otra lieta, mēs kā uzņēmumus bikstam būt atbildīgākiem, nodokļu saistību izpildošākiem. Kā tad tas notiek? Tā ir tāda kā riska analīze sistēmā balstīta 19 kritēriji, kas ir veidoti ārkārtīgi vienkārši un tādējādi visiem saprotami, gluži kā luksafora formā. Zaļš, ja viss ir kārtībā, ja kaut kas nav kārtībā, tas ir sarkans, vai, ja tur kaut ko var pielabot, tad tas ir dzeltens. Un ja tu nemainies no sarkana uz zaļu, nemaini savu uzvedību, nelabo, beigu galā tavam uzņēmumam var tikt piemēroti revīzijas pasākumi. Pēc tam, kad mēs to padarījām klientiem pieejamu, tūlītēji apmēram 3% klientu izlaboja visas kļūdas un kļuva pilnīgi zaļi. Lai arī jums neliekās, ka 3% ir gana daudz, bet kopumā, cipariski, tie bija vairāk 8,000 uzņēmumu. Tas bija vienkārši solis, ko mēs spērām, parādot un atverot šos datus, parādot, ko mēs zinām par viņiem, jau lika mainīties 8,000 uzņēmumiem tūlītēji. Es atkal skatos uz zinātnes sadaļu. Uz zinātnieku vēl riski par
to, cik slideni varētu būt pasākumi attiecībā uz datu atklāšanu par uzņēmumiem. Vai varētu būt kaut kādi riski attiecībā uz to, ka mēs varam radīt tādu monstruozu datu vadītu sabiedrību. Piemēram, kāds uzņēmums saņem sarkano brīdinājumu, bet, tas nav pilnībā sarkans, tā ir kļūda, bet ir virkne klientu, kas vairs negrib tādēļ ar šo uzņēmumu sadarboties. Jūs saprotat. Jā, mēs cenšamies, lai vērtēšana būtu objektīva, bet beigu galā tā tomēr būs subjektīva. Jo es pilnībā piekrītu vienai lietai, un esmu pieredzējis arī to, ka ģenerāldirektorāts vidā pieņem lēmumus balstoties uz datiem, bet ir tāds fenomens kā datu interpretācija. Un tur ir izaicinājumi. Un mēs esam kopā veikuši virkni pētījumu, un esmu redzējis, kā datus var interpretēt dažādi, kas, protams, ir labi. Tāpēc arī mēs esam demokrātiska sabiedrība, lai varētu diskutēt. Un tad, kad mēs runājam par vērtējumiem, es domāju, ka tas palīdzēs ne tikai ieņēmumu dienestam iekasēt nodokļus. Šis reitings parāda arī vidējo algu, piemēram, reģionā vai uzņēmējdarbības jomā, vai tā es pareizi stāstu? Jā. Un tas ir jau tas, ko mēs esam darījuši un pārbaudījuši pagātnē. Sākumā man personīgā likās, interpretējot datus, ka mēs tādējādi mazināsim ēnu ekonomiku. Bet mani kolēģi, arī zinātnieki, bija diezgan skeptiski. Viņi teica, ka nē, varbūt, ka uzņēmumi varētu atjaunot informāciju, tikai mākslīgi palielinot algu, ne jau tāpēc, ka viņi nav nomaksājuši nodokļus, bet tādēļ, ka viņi gribētu kaut kādus darbiniekus paturēt. Ir noteikti apstākļi, kad valsts ieņēmuma dienests ar šo atvērto datu tabulu var nodrošināt, palielināt konkurenci. Un vēl citos gadījumos arī, bet es domāju, ka šis varētu būt viens no soļiem sistēmā konsultēt vispirms, veidojot tādu izvēles arhitektūru, tādu vispārēju pieeju, kā nodokļu iekasēšana notiek. Jāsaprot, kas tad ir galvenais mērķis? Nodokļu iekasēšana vai konkurences palielināšana, konkurētspējas palielināšana? Runājot par reitingu, konkurences starp Baltijas valstīm ir nacionālais sporta veids. Un tagad mēs redzam, ka Latvija laikam ies vienu soli tālāk, publiskojot šos datus. Kāds bija vēsturiskais pamatojums to darīt, tātad publiskot šos datus? Un es domāju, ka jums noteikti ir bijušas iekšējās diskusijas un pamatojums, kāpēc šāda izvēle tikai izdarīta, proti iet tālāk kā citas Baltijas valstis. Tā īstenībā bija prasība no uzņēmējiem. Mēs kontaktējāmies ar uzņēmēju asociācijām, un viņi bieži vien saka, viņi grib izvērtēt biznesa partneru kvalitāti. Un mēs ņemām vērā šo lielo uzņēmumu vēlmes. Visi tie attīstās. Un ir ārkārtīgi grūti menedžēt savus riskus, ja tev ir daudz partneru, tādi pilnīgi necaurskatām partneri. Tādēļ bija prasība valsts ieņēmuma dienestam palīdzēt
izvērtēt partnerus, piemēram, PVN, atmaksas, aplēses, nodokļu nomaksa un tā tālāk. Bija, protams, arī iepriekšējais risinājums attiecībā uz PVN maksātājiem, bet mēs izvēlējāmies šo te pieeju, jo tā bija prasība no uzņēmējiem. Un tagad te es nerunāju, ka valsts ieņēmuma dienests pats izlēma to. Protams, mums ir vērtējums ABCD, tad neitrālais nodokļu maksātājs un neaktīvais nodokļu maksātājs. Un klienti tagad var salīdzināties. Esmu A kategorijā, un otrs saka, jā, es arī, nu tad sadarbojamies. Bet mūsu mērķis bija padarīt un parādīt uzņēmējus un biznesa partnerus, kuri ir uzticami, jo ja viņš nemaksā nodokļus, tas droši varētu norādīt, ka viņš nebūs līdz galam godīgs biznesa partneris un nepildīs savas apņemšanās un līguma saistības. Es tādējādi gribu parādīt, ka lielākais labums būs uzņēmumiem un viņi varēs labāk pārvaldīt uzņēmējdarbības riskus. Ātrs jautājums, vai jūs zinat jau vai varat paredzēt, cik uzņēmumu procentuāli varētu būt A kategorijā un cik daudz B? A kategorijā būs mazāk kā 20%. Tāpat mums ir ļoti daudz neaktīvu uzņēmumu, un tie ir gana problemātiski kopumā, jo, ja tie neiesniedz gada deklarāciju, visticamāk, ka viņi nav izpildījuši savas nodokļu saistības, un visticamāk, ja jūs uzsāksiet sadarbību ar šādiem uzņēmumiem, tad vai nu nesaņemsiet pakalpojumu, vai nesaņemsiet preci, jo viņi nav uzrādījuši nekādas naudas plūsmas. A kategorijā būs ap 20%. Diezgan daudz būs arī B. Mazāki uzņēmumi, tieši uzņēmums, kas ar klientiem strādā, bet lielie uzņēmumi pārsvarā ir A kategorijā. Savukārt C ar ierobežotu uzņēmēju darbību, jeb ar ierobežotām aktivitātēm, kur mēs esam saņēmuši limitētu atbildi, un arī tam vajadzētu būt kā signālam pirms iesaistīties sadarbībā ar šo uzņēmumu. Pēdējais jautājums. Runājot par sistēmām un modrību attiecībā uz šo sistēmu pielāgošanos un maiņu. Es gribu noformulēt, sākot no 1. janvāra, piemēram, ekrāna šāviņš, ka mans uzņēmums ir mazaktīvs. Man ir īstenībā viens mazaktīvs uzņēmums, un kaut kas saiet greizi, un es gribu mainīties un kļūt labāks. Kā notiek šī indeksācija vai atzīmju likšana vai pārkalkulācija? Cik bieži tas notiek? Vai tas notiek tajā brīdī, kad es kaut ko izmainu? Vai arī nākamajā gadā, 1. janvārī, jūs mani pārvērtēsiet? Un tad es būšu atpakaļ A kategorijā, zaļajā joslā ar nozīmīti čempions. Cik bieži šī sistēma tiks pārvērtēta? Tātad reitings tiks pārvērtēts katru ceturksni. Mums ir arī tehniskais risinājums. Redzēsim, kā tas būs. Un, ja būs nepieciešams, mēs varēsim to darīt arī biežāk. Šobrīd paredzēts to darīt reizi ceturksnī. Un
redzēsim, redzot iepriekš, kas ir noticis pilotu programmā, es domāju, ka klientu uzvedība mainīsies, bet to nevar izdarīt arī vienā dienā. Izmaiņas noteikti uzlabos nodokļu saistību izpildi. Noteikti būs arī tādi, kas uzvedīsies kā aizmiguši, un arī noteikti tādi, kas mainīsies steidzami, un to varēs arī redzēt. Kāda ir Igaunijas un Lietuvas pieredze attiecībā uz atklātību pārmaiņām? Protams, riski katru reizi tiek pārreķināti, vai reitingi tiek pārreķināti katru dienu. Katru dienu tie tiek atjaunoti. Un tas ir diezgan liels sloks. Reizi dienā. Es, protams, muļķīgi vēlējos pakomentēt, jūs turpiniet droši. Protams, tas ir liels sloks. Tāpat arī Lietuvā visi riski patiesībā nav tieši sistēmā iekļauti. Mēs attīstam vairāk risku kritēriju katru dienu. Sistēma ir jāpielāgo ļoti bieži. IKT izaicinājumi arī ir klātesoši. Tātad mēs katru dienu veicam pārreķinu. Jā, es pilnībā piekrītu, mums ir precīzi tāda pati situācija, mēs to darām katru dienu. Bet man ir jāatzīst, ka mums ir izaicinājumi, jo mūsu mērķis galu galā ir atvērt šos datus publikai, nevis to paturēt pie sevis. Un, lai to publiski atvērtu, mums ir dažādi izaicinājumi, kā datu kvalitāte, piemēram, vai atverot kādus sensitīvos datus, kas var būt kaitējoši uzņēmumu konkurētspējai. Bet mēs vēl joprojām domājam, ka mums jābūt drosmīgiem un jāvirza šīs uz priekšu. Un mēs arī varam apsveikt Latviju, ka viņi spēr šo soli. Un es varu atbildēt un komentēt. Patiesībā mēs vienīgais parametrs, ko var mainīties, ir datu status. Ja mēs runājam par risku analīzi, par transformāciju vai nodokļu saistību izpildu vai deklarāciju iesniegšanu, šeit ir minimālais periods, kas ir 1 mēnesis. Tātad vienīgais elements, kur ir vērts to darīt, pārbaudīt katru dienu, ir tieši šīs analītiķis strādā, protams, katru dienu, bet es domāju, ka tas ir pārāk bieži, lai veiktu šādas aplēses katru dienu. Otrs aspekts Latvijā ir tāds, ka mēs pilnībā esam sinhronizējuši iekšējās un ārējās nodokļu maksātāju izvērtēšanas. Tātad, ja jums ir principā augstākais vērtējums gan vienā kategorijā, gan otrā kategorijā, tad jūs teikat ieliks vienā grozā, un jūs varat vienkārši vienu ceturksni lepoties tad šo ļoti nopietnu un labo grozu. Tad jūs šo grozu nemainīsiet katru dienu. Tātad tas tādēļ nenotiek tik bieži, jo nodokļu maksātājiem vajag stabilitāti savās prognozēs un aplēsēs, līdz ar to ir vajadzīga arī stabilitāte šajās iekšējos vērtējumos, lai viņiem varētu palīdzēt, ja gadījumā kaut kas noiet greizi. Un nobeidzot šo diskusiju, cik daudz indikātoru tiek ņemt vērā? 400, ap 400. 400 indikātori. Jā, daudz datu. Un patiesībā mēs jau 3 gadus gaidām, lai atrastu tehnisko risinājumu, lai visus šos datus varētu apvienot, jo atkal ļoti liels datu skaits. Mēs lietojam ne tikai nodokļu datus, bet vairākus arī trešo partiju datus. Līdz ar to tas ir milzīgs apjoms. Un viens no izaicinājumiem bija iztulkot šīs biznesa zināšanas no mūsu vīdes zināšanām uz valodu, kas būtu saprotama nodokļu maksātājiem.
Es gribēju jau noslēgt diskusiju, bet visi jau sāka kustēties šajā panelī, runājot par 400 indikatoriem. Viņi vienkārši ir redzējuši 6 indikatorus un papildu informāciju, kas, par ko šis viss ir. Bet, jā, datu apjoms ir aizņem lielu periodu, ļoti liels datu apjoms. Redzot ar savu periferālo redzi, kaut kur šeit sākās kustība, un tad tas vilnis ķermeņa valodas turpinājās. Varbūt jūsu komentāri, un tad beigsim diskusiju. Man nav konkrēta numura vai skaitļa šeit, bet es piekrītu un domāju, ka mums ir daudz datu, un mēs varam tos lietot un redzēt. Es domāju, ka būtu tikai godīgi, ka mēs šos datus apstrādājam un dodam atpakaļ nodokļu maksātājiem, lai mēs visi redzam vienu un to pašu bildi. Bet, protams, tas ir liels sloks uz sistēmām. Es nezinu konkrētu skaitli, bet es domāju, ka tas ir ļoti daudz. Es domāju, ka vairāk. Es ceru, ka vairāk. Jums labāk vajadzētu pierādīt. Es domāju, ka noteikti skaitlis ir liels, bet šobrīd mums ir 19 kritēriji, kurus mēs esam uzrādījuši, un nākamnedēļ būs vēl 3. Bet tas, ko es vēlos šeit pateikt, ir, ka tā ir savienota pasaule. Visi steidzas un informācijas plūsma ir milzīga, un šāda iespēja salīdzināt sevi, savu uzņēmumu ar citiem, redzēt šos reitingus, es domāju, uzņēmumiem tas atvieglo pašvērtēšanas, pašnovērtējumu procesu vai partneru novērtējumu procesu. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgi, un viņiem tas noteikti var palīdzēt daudz. Mēs sākām diskusiju ar zinātni un noslēgsim diskusiju ar zinātni arī. Es gribu izcelt 2 punktus. Pirmkārt, es domāju, ka šī reitingu sistēma var tikt izmantota ne tikai, lai uzraudzītu uzņēmumu spējas, bet arī vides spējas. Tas varētu būt labs vērtējuma punkts, un tad mēs varētu saprast, kādus uzņēmumus mēs vēlamies šajā A līmenī. Un otrkārt, zinātnē mēs fokusējamies uz efektivitātes analīzi, sevišķi rīcību politikas analīzi. Tad, kādēļ mēs tik daudz runājam par sadalījumu kategorijās, tātad šeit nevar lietot šeit ar regresijas modeli no statistikas. Tātad jūs paņemat A kategorijas uzņēmums, un tad tos, kas ir B kategorijā, bet ļoti tuvu A kategorijai. Tad jūs salīdzināt to uzvedību. Un varbūt jūs atklāsiet, ka A vērtējumu uzņēmumi varētu strādāt sliktāk nekā tie, kas ir gandrīz A kategorijā. Un ko tas mums pastāsta? Un ja mēs uzzinām, ka tā ir taisnība, es domāju, ka tādā gadījumā sistēma varētu paplašināt vēl vairāk kategorijās, lai nodokļu maksātāji varētu saprast vairāk. Bet es tiešām ticu un piekrītu, ka vajadzēs iet soli pa solim un vajadzēs vismaz 3 gadus, lai šo sistēmu kalibrētu. Bet tas ir ļoti drosmīgi to padarīt publiski jau no paša sākuma un ļaut sabiedrībai būt daļai no šī rīka attīstības. Un ar to mēs arī beigsim un aplaudēsim mūsu runātājiem Natālijā Filipoviča, Raili Rosimā, Rūtā Asadovskaite un doktors Andris Salīts. Paldies, paldies jums liels! Paldies! Ar to, dārgie dāmas un kungi, konference tūlīt noslēdzas. Es atvērām vairāk jautājumus nekā tos atbildējām, un diskusijas turpināsies neformāli ar kafijas pauzi pēc konferences. Paldies visiem dalībniekiem!
Liels paldies skatītājiem. Ar intrigas sajūtu gaidām decembri, janvāri reitinga sakarā un diskusijas turpinās. Paldies jums un visu labu!